Rīgā ar pret ienaidnieku vērstiem lielgabaliem gaidīja mūsu tuvošanos. Jau pa gabalu mūsējie vicināja cepures, sveikdami savus kaujas biedrus uz karakuģiem. Arī viņi gaida mūsu tuvošanos un vicina cepures. Ar vēl lielāku sajūsmu notika savstarpēja sveicināšana. Lēnām un zināmā kārtībā mūsu liellaivas aizslīdēja gar sabiedroto milziņiem. Rīgas jūras līcī bija stiprs vējš un lieli viļņi. Mūsu sakaru virsnieks Jānis Ķīselis ar nelabu dūšu uzkāpa uz angļu kreisera Dragona klāja. Viņam aiz mundiera bija sabāsts vesels žūksnis Pārdaugavas un Jūrmalas kartes, kas noderēja par norādījumiem sabiedroto artilērijai. Komandu novietoja lielos jūras tālskatus. Ķīselis pielika acis pie stikla un pavisam tuvu krastā pamanīja vācu ložmetējus ar visu apkalpi. Iznīcinātāji apdūla priekšgala lielgabala stobras, lēnām griezās uz šo nelaimīgo pusi. Uzmetu acis pulkstenim. Bija tieši viens. Tajā brīdī no lielgabala stobra pazibēja uguns un izšāvās dūmu mutulis. Pagriezu tālskatu uz krastu, ložmetēju un cilvēku tur vairs nebija. Tie vārdi tiešā nozīmē bija izjukuši gabalos. Kapteinis Martins man paspieda roku un teica, jūsu dzimtenes atbrīvošanas stunda ir situsi. Tieši 20 minūtes turpinājās viesuļuguns, un pa to laiku velkonīši ar mūsējiem izvietojās iznīcinātāju aizsardzībā. Tajā brīdī, kad apklusa artilērijas uguns un iestājās baigs klusums, velkonīši kā bultas izšāvās no savām paslēptuvēm un metās uz krastu iepriekš nozīmētās vietās. Varēja redzēt, kā mūsu zēni leca krastā, sakārtojās grupās un devās uz priekšu. Otrajā rītā, 16. oktobrī, bermontieši atklāja uguni no lielgabaliem. Kreiseri atklāja strauju pretuguni pa vāciešu iespējamo baterijas novietojumu. Bermontiešu šāviņi krita arvien tuvāk angļu kreiseriem līdz Trāpija. Pirmie divi šāviņi nekādus nopietnus bojājumus nenodarīja, bet nākošie divi uz vietas nosita 7 angļu jūrniekus, aizdedzināja lādiņu, kuru nesa 2 matroži, kura dzīve sadega. Vēl 2 ievainoja. Otrā dienā, netālu no Roņu salas, ar kaujas karogu pusmastā kuģa komanda nolaida savus kritušos biedrus dzelmē. Kapteinis Martins tos pavadīja ar skaistiem karavīra cienīgiem vārdiem. Viņi izpildīja savu pienākumu, un kad pienāks mūsu kārta, arī mēs nekavēsimies to darīt. Pēc neveiksmīgā rīta uzbrukuma vācieši sāka šaut šāviņus ar indīgām gāzēm. Tos, kas sarijās gāzes, novietoja nesen atklātās konservatorijas vingrošanas zālē. Lai aizdzītu gāžu radīto saindēšanos, vienīgais pretlīdzeklis bija alkohols. Uz zāles grīdas bija izmētāti salmi, uz kuriem vāļājās aizvien vairāk kareivju ar zaļām, no gāzēm saindētām sejām. Daudzi vēma. Kāds ar durkli bija atlauzis zāles stūrī melnas klavieres, un ar vienu pirkstu daudzīja divdūjiņas. Kāds kareivis sāka izmisīgi raudāt. No 17-gadīgā Marisa Vētras atmiņām.
Dažus kilometrus aiz Bolderājas smilšu kāpās atradās mūsu ierakumi. Sausajās kāpu smiltīs izkašņāts grāvītis ar priekšā nosviestām dzeloņstiepļu ķekatām. Bermontieši atradās lielā gabalā no mums, un dienās no viņu negaidītajiem uzbrukumiem nevajadzēja baidīties. Mēs varējām staigāt apkārt, smēķēt, dziedāt. Pie mums no pilsētas regulāri ieradās ne tikai virtuvē ar siltu zupu, bet nereti arī ciemiņi. Dāmas. Katram kareivim bija sava maza kastīte vai groziņš, kur glabājās kāds veļas gabals, meitenes foto, dažam liekas frencis un dažam kāda grāmata. Šīs karavīru mantas sakravāja ratos kopā ar ložmetējiem, munīciju un tuvāko dienu provianta devu. Dienās šeit bija ļoti jautri, toties naktīs. Sevišķi uz rīta pusi palika neveikli vēss. Mēs nodibinājām utu audzētavas. Sagulāmies kopā 5-6 vīri, stingri viens otram piespiežoties un pārklājot par galvu kopīgu segu. Taču taisnība bija mūsu zobotājiem. Utu sērgu šī siltā kopguļa izplatīja brīnišķos apmēros. Visnepatīkamākās bija naktis, ja pavēlēja līdz cauri mežiņām un gulēt priekšpustenī. Pilnīgi viens. Naktī ar svarīgo atbildības sajūtu, tad guli aizslēpies aiz kādu krūmiņu un klausies, vai tikai nenāk, vai viņi nezūgs mums uzbrukumā. Naktis bija tik melnas, ka pa 5 metru attālumu neko nevarēja redzēt. Tu sēdi, kā tu rudzi izplastām acīm. Trīci. Šim trīsām ir iemesls - bailes. Bailes ne tikai par savu dzīvību, bet arī par tiem, kas ir aiz tevis. Likās vienā brīdī ienaidnieks var būt ap tevi, un tad visas utu audzētavas var iznīcināt, pārsteigt un iznīcināt. Am 18. Oktober wurde ein Telegramm von Berlin nach Mittau geschickt. Die Firma Gette hat Vermont 8 Panzer gegen lettisches Leinen im Wert von 400.000 Deutschmark versprochen. Bis zum Empfang des Leinens wollte die Panzerfirma als Sicherheit oder Vorschuss 200.000 Deutschmark haben. Am kompliziertesten sollte der Transport der Panzer von Berlin nach Mittau sein, ohne dass die Letten oder die Verbündeten etwas davon erfuhren. Außerdem seien noch 12 ganz neue Panzer mittlerer Größe mit je 100 Pferdestärken zu haben. Auch für diese Panzer verlangte der Produzent 300.000 Deutschmark Vorschuss. Zusätzlich wären noch 500.000 Deutschmark für Ersatzteile nötig gewesen. Sobald das Geld in Berlin eingetroffen sei, sollten die Panzer binnen einer Woche in Mittau eintreffen. Visas lietas tika kārtotas caur lielrūpnieku un politiķa Hugo Stinnesa koncernu. Tankus plānoja aizvest līdz Austrumprūsijas robežai, tur nomaskēt ar sienu un tad nogādāt Jelgavā Bermonta rīcībā. Samaksai par Bermonta armijai piešķirto aizdevumu 50 miljonu marku apmērā. Berlīnē izveidotais sindikāts 19. gada oktobrī izveda no Latvijas materiālās vērtības par 30 miljoniem marku. Šo pasākumu Vācija atbalstīja tādas ievērojamas firmas kā Krupp sindikāts, Šildes konsorcijas un vairāki ar finanšu aprindām saistīti vācu politiķi. Kara darbībai Bermonta karaspēkam hroniski trūka finanšu līdzekļu. Bermonta plānos ietilpa kurzemes, mežu, muižu un zemes ieķīlāšana starptautiskajām finanšu haizivīm.
Līdz novembra vidum Kurzemē jau bija ierīkotas 7 kokzāģētavas un 17 pārdošanas vietas. Vācu diplomātiskais pārstāvis īpašumus Kurzemē novērtēja 50 miljonu mārciņu vērtībā. Шифрованная телеграмма. Берлин, Шарлоттенбург, Аугсбургштрассе, 43. Военному агенту поручику Эберхарду, ответственному за поставки танков, патронов и прочей амуниции Бермонту в Митове. Сделайте все возможное, чтобы танки как можно скорее были здесь. Полковник Чесноков. Nepieciešamo avansu 300 000 vācu marku apmērā izdevās pārskaitīt tikai 17. novembrī, kad jau bija par vēlu. Latvijas armija trieca bermontiešus ārā no Latvijas. Bermontiešiem pamazām zuda cerības ieņemt Rīgu, tāpēc tie meklēja citus ceļus, kā sagraut mūsu aizsardzību. Viens šāds mēģinājums notika 19. oktobrī pie Jaunjelgavas, kur vācieši viena pēc otra veica uzbrukums, un visas reizes ar nopietniem zaudējumiem tika atsisti. Pirmais uzbrukums sākās 7:00 no rīta ar artilērijas sagatavošanas uguni. Tūlīt pat no tās puses vācu karavīri ķēdē tuvojās mūsu līnijai, bet pēc intensīvas apšaudes tie tika atsisti. Otrs uzbrukums sākās 9:00 no rīta. Tajā tika iesaistīta lielāka vācu karavīru grupa, bet arī tos izšķīdināja mūsu ložmetēju un šauteņu uguns. Trešo reizi vācieši mēģināja uzbrukt 11:35, bet 4. 3. pēcpusdienā. Arī šos uzbrukumus mūsu karēvi atsita ar lieliem zaudējumiem pretinieku pusē. Vācieši uzbrukumā Jaunjelgavā bija iesaistījuši ap 500 vīru, no kuriem gandrīz 100 gāja bojā. Šī uzbrukumā krita arī vācu dzelzs krusta bruņinieks ritmeistars von Jena. Mūsu zaudējumi - viens smagi ievainots virsnieks un viens karēvis, un viens viegli ievainots karēvis, kurš palika ierindā. Kārlis Skalbe mazās piezīmes. Šinīs dienās es redzēju latviešu Rīgu. Tik lepnu un tik skaistu es to nekad nebiju redzējis. Tie bija stingrie karēvju stāvi, kas ielās ienesa šo varonīgo slavu. Likās, ka arī cilvēki pa šo laiku ir izauguši par galvu lielāki. Visa pilsēta karo. Tas ir kas nepiedzīvots. Visa pilsēta atrodas pirmajās pozīcijās. Karo sievas, karo bērni, par kuriem laikrakstos var uziet vienkāršus un aizgrābjošus piemiņas vārdus. Mūsu mazā meitiņa krita no ienaidnieka granātas. Šrapneļi birst pār namiem, bet neviens nesūdzas. Neviens nesaka, mums vajag Rīgu atstāt. Dažās dienās Rīga ir likumiski atjaunojusies. Tā ir nokratījusi savu gļēvumu. Tā ir latviešu Rīga. Līdz šim mēs esam redzējuši tikai vācu un ebreju Rīgu. Šinīs dienās ir dzimusi latviešu Rīga, kura būs mūsu sirds, mūsu gars, mūsu griba. Siguldas pulka pirmās rotas karēvis Jānis Tupītis. Mani ievainoja pirmajā kaujas līnijā. Biju spiests atiet uz pārsienamo punktu,
Pa ceļam mani ievainoja vēl 2 reizes. Nespēju vairs iet uz priekšu un paliku uz vietas. Mani panāca vācu kareivji un sāka ar flintes razgaļiem stipri daudzīt. Izlikos par mirušu, tomēr vācieši neapmierinājās ar to. Viņi gribēja pārliecināties, vai tas tiešām tā. Vācieši saņēma manas rokas pirkstus un sāka locīt, bet es izlietoju beidzamos spēkus un turēju tos ciet izstieptus. Tādējādi pārliecinājušies, ka es tiešām esmu miris, viņi man izģērba gluži kailu un pameta zemē. Redzēju arī, ka vācieši manus ievainotos cīņas biedrus